Jā. Es šobrīd veidoju savu diplomu darba izrādi. Es mācos maģistratūrā teātra režiju. Un es biju pārtraukusi studijas, jo es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā ar otro bērniņu. Un tad man palika pēdējais pusgads, un es tagad atgriežos teātrī, un man ir iespēja pabeigt iesākto. Liela vārda, es gribētu aiziet prom no aktrises un kļūt par režisoru. Jā, jo man liekas, ka es nekad neesmu bijis tik laba aktrise. jā, nopietni. Bet es esmu daudz ko sapratusi par teātri, un es gribētu spēt pārlikt otrā pusē. Jā, es diezgan, man liekas, ātri gribēju, man bija tā sajūta, ka es gribu uz skatuves būt un parādīt, ka es varu. Man likās, ka caur tādu skatuves būšanu es parādīšu, man vajadzēja tādu kaut kā, tad es, tā kā apliecināšu sevi. Mājās tā kā es nāku no tāda vidusslāņa, kur tomēr lika uz manis tādas ekspektācijas, es labi mācījos, ka es varētu banku augstskolā. Jā, bet tajā laikā tas nebija pat tā. Tas bija pašsaprotami, ka es varētu tikt, jo man bija labas sekmes. Bet tur kaut kāda tā dzīve tā pretī man nostādīja, jo, piemēram, tieši banku augstskolā bija uzreiz kaut kāda liela nauda jāmaksā. Tur nebija tāda budžeta vietas. Un es aizgāju tur, kur ir budžeta vieta. Tas bija uz aktieriem. Bet tur es jūtos laimīga. Man likās, ka es nonācu kaut kādā pēkšņi, tā neapzināti nonācu kaut kādā tādā vidē, kur kaut kāds tā kā līdzīgāk sāka justies. Tas arī nebija tā, ka tas bija tādā sajūtu ziņā. Nekas tāds, un pēkšņi neviens nebija tā, ka man kaut kā, es nezinu, jākonkurē vai kaut kā jāpierāda sevi, ka patieši vēl vairāk prasiet tādu, kas no manis nāk ārā. Un tas man likās, tā. Es tagad, piemēram, ka man jau tie, 40, tad es tomēr redzu, laikam Dacīte tomēr kaut kā, arī pēc tam kaut kādām tādām kvalitātēm, tādām īpašībām izvēlējās tos cilvēkus tajā kursā. Jo mana izpausme, man vislabāk arī padodās caur lelli, caur kaut ko, caur kaut kādu vizualizāciju, caur objektiem. Man tā patīk runāt. Un tad, kad man ir jārunā vienkārši, man liekas, ka tas ir pa garlaicīgi. Tā. Es citu arī uz vadīšanu auto lieku tagad tiešības mācos braukt. Kādreiz patika šūt. Man kaut kas patīk arī tā kā ar to drēvi, nopirkt kaut kādu audumu tādu attiecīgi, ja? Un tad kaut kādu sev to tērpu tā uzmeistarot. Es esmu pat savu mēteli kādreiz uzšūsi. Tagad var tajās internetā baznīcas grāmatās atrast un rakos, un uzgāja, ka man vectēvs ir bijis drēbnieks. Jā, un man liekas, esmu tipiska latgaliete, bet pēc manis tās ārējās kaut kāds izpausmes to varbūt tā nevar nolasīt. Es 18 gados pirmo reizi jūru ieraudzīju. Es atceros, kā es gāju, mēs bijām dziesmu svētki, mēs bijām laikam vecāķos, un kad tuvojās tā jūra, man likās, ka tas dzīvē tāda nebija. To sajūtu, kā man likās, kaut kas jauns ir ienācis manā pasaulē, tā kā milzīgi. Man patīk, ka var aiziet uz kino, man patīk kino, man patīk, ka, ja man ir brīvais laiks, ka man ir iespēja viņu aizpildīt ar kaut ko jēgpilnu. Man tā patīk. Man nesnāk kaut kur, sēdēt un kaut kur vērot, skatīties tālumā. Vēl nesnāk tāds laiks. Man, vienkārši baudīt mirkli. Bet es varu, tad, kad es tomēr kaut kādu labu filmu noskatīties, kino, Kasuns man patīk, tad Bīze man patīk ļoti. Tādas kaut kādas tās, kas mazā pilsētā nav tādas kvalitātes, Man patīk klusums, mana mūzika ir klusums, tas ir tā, es to atklāju, un man vīrs atkal ļoti klausās mūziku, viņš bez mūzikas, tā kā nevar ikdienu, un tad mēs tā kā dalām savu laiku, kad mēs esam kopā. Bet no otras puses man ļoti patīk sabiedrība.
Un es mazajam, mēs reiku, tad bija parkā tirdziņš, ja, un es pilnīgi jūtu, ka viņam ir kaut kas, tas ir no manis, ka viņam patīk tieši ar tiem cilvēkiem iet un tajā tirdziņā, nu tad visu izskatīt, kas tur ir. Nu tā kā, tā mazā cilvēka domāšana, nu tā kā viņi ir kaut kur līdzīga. Jā. Nu, kaut kas tur tāds divējāds, un grūti jau ar to sadzīvot, bet citreiz jau tas atviegloja, ka tu tā kā nevari sevi vienā tajā kaut kādā ielikt.